Čau, mēs esam, zināt, kur mēs esam? Copes meistarklasēs. Šodien ir Copes meistarklases, kuras notiek Doles salā. Doles salā šeit ir vairākas disciplīnas, kurās dalās pieredzē Latvijā pazīstami, un es domāju, ka diezgan cienījami cilvēki, jā. Esmu atnācis, pareizāk pievienoties, gribēju pastīties, kā tā mušiņu makšķerēšana. Es sākšu ar to, ko es vismazāk zinu, un tas ir mušiņu makšķerēšana. Plus līdz visu pārējo es esmu tā kā dzīvē redzējis, bet mušiņu makšķeri nekad man rokās nav bijusi, un es neesmu nereizi nekad uzvicinājis to mušiņu makšķeri. Tā kā jāpamēģina. Šo klasi vada mušiņu makšķerēšanas disciplīnas vadītājs Artūrs Vītoliņš. Viņš piekrita atbraukt arī un labprāt piekrita, starp citu, atbraukt un padalīties savā pieredzē, jo arī šis ir gan sports, gan arī mēs varam vienkārši, pamakšķerēt. Tā kā jā, Artūrs vada to disciplīnu un vada šo klasi. Jep. Trenējās. Man ir asistents Jānis arī, beidzot pieslēdzās. Jānis pieslēdzās, jā? Beidzot pieslēdzās, jā. Malacis. Jānis arī, jā. Jānim arī patīk. Tagad pārvietojamies drusciņa laivu, jo tikko Oto stāstīja par visām laivu tehnoloģijām. Un es saku, Oto, varbūt tās var izmet kādu mazu līkumiņu. Tagad mēs izmetam mazu līkumiņu, ar šo ātrumu mēs sasniegtu Rīgu apmēram 9 minūtēs. Tā kā tā ir. Kāpēc viņam ir 3 ekrāni uzlikti virsū un visādas citādākas lietas, kāpēc ir atsevišķs pedālis. Tā kā diezgan interesanti, un es sāku sajūgt turbulenci, jo man nepārāk patīk karuseļi un aizšķakstīja brilles. Tieši tā arī notiek tajās makšķerēšanā un makšķerēšanas laivā. Tagad ir sacensību režīms, mēs lidojam ar sacensību režīmu uz pirmo lokācijas vietu. Oto, var ātri ieviest iekšā? Kas bija šitie visi par ekrāniem tev? Lowruns izmantojam galvenokārt kartēm un vietu atzīmēšanai, kur makšķerēsim, kur jāstāv laivai, kur ir kādi zacepi, varbūt koki, varbūt akmeņi. Hummingbirds tīri dēļ sānskatiem. Izvērtējam, kāda ir grunts struktūra, kas atrodas uz grunts tāda, lai saprastu, vai tas ir tas koks, vai tas ir akmens, vai tas ir kas. Un Garmin 2 ekrāni, kurus izmantojam live tehnoloģijām, jeb tās sauktās kruķilkas, kuras jau ir kļuvušas par gandrīz katras laivas standarta aprīkojumu. Tas bija akmens. Un tas bija akmens. Jācer, ka viss ir kārtībā. Jā. Man uzliktie drošība dubulta. Redz, tā jau varētu iztikt droši vien ar vienu to ekrānu, bet ņemot vērā, ka makšķerēšanā ir nianses svarīgas, tāpēc ir tie 3 ekrāni. Tāpēc parasti izskatās, zini, ka tev brauc tā lielā laiva garām, tad liekas, ārprāts, kāpēc viņiem vajadzīgi tur tie ekrāni, viņi jau ko tur. Bet katram ekrānam ir sava nozīme. Arī visam vajadzētu būt labi, jo viņš arī ir savienots ar jūru, tad kaut kāda migrācija te notiek. Gunārs šodien, es domāju, arī izrunājis savus 15 vai 20 tūkstošu vārdu. Vismaz izskatījās, ka viņā klausījās diezgan daudz cilvēku. Tagad jau ballīti mums iet uz beigām. Tā kā palikuši ir daži cilvēki. Augšā vēl tur pie Krišāņa kaut kas dzīvojās. Gunārs šodien vadīja mums līdaku spinningošana no zemmēra līdz trofejai. Tā kā tā ir. Organizē. Tur nevar noturēt. Aigars, galvenais atbalstītājs. Ejam, Aigar. Rekur jaunieši pasauc, rekur pasauc. Šītais NGT owners pilnīgākais 100%. Rekur jaunieši ir vajag pasaukt. Skrien pasauc visi. Jaunieši! Tad mums no atbalstītājiem Zanderbaita, NGT Latvija, ir visādi sarūpētas balviņas. Un šobrīd tie, kas ir izturīgākie bijuši un ir palikuši līdz beigām, šobrīd var izvēlēties sev kādu no sagādātajām balvām un paņemt viņas līdzi. Un pēc tam, protams, ko darīt? Makšķerēt. Tām balvām ir nozīme tikai tad, kad viņas tiek lietotas. Nevis tā, ka viņas aizved mājās un noliek plauktā. Tā ir. Arī šie Zanderbaita mānekļi un jebkuri citi mānekļi, viņiem ir jābūt pēc tam ūdenī. Piesietiem pie makšķeres, pareizi.
Pareizi. Krist! Vienu izsēdējām uz boilām beigās. Sēdēju un izsēdēju. Tu paskaties, kādu tu karpu šitā. Viņa no maisa lūk projām. Jā, nu. Nevar noturēt, klausies, traks var palikt. Šo viņus nosmacēt mēģina maisāt. Elžuks stafetē no minūtes 16, kas bija pirmais rezultāts, vai ne? Nosita tās sekundītes uz 40 sekundēm. Un Elžuks teica, lai es pamēģinu, es neesmu pārliecināts, ka es varētu ātrāk, jo tur tie mezgli tika uzsieti, nu tā kā komps, ting, 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 ting. Un Elžuk, tev par to lielā kārta, ko saka? Prātīgi, lai neizlec no maisa, lai neizlec ārā. Tā ir liela, Elžuk, tā ir pie 20. Malacīgi. Paldies, meitiņ! Tētim būs jauns spilvens. Mums būs mājās jauns spilvens. Jāni, kā ir pēc lieliem mānekļiem, kā ir mētāts mušu? Nu, skatīsimies, mājā braukšu mēģināt. Nopietni, ja? Jā. Man ir sarunāts ar kolēģi, ka braukšu pamētāt mušu paķert sapalu galvi. Aha, tev makšēri arī iedos? Iedos, visu man iedos, jā. Labi. Tā kā varēs redzēt? Tas tā būs arī noteikti kaut kur atspoguļots, vai ne? Protams, ka būs. Jāni? Jā. Vari man lūdzu uzfilmēt, kā es mētāju šito mēģinu iemest, uzspinningot mušu? Uzspinningot mušu. Šitādas vēl nebiju dzirdējis. Šitai nav ievērta aukla, šito es vislabāk. Šitai tev sanāks vislabāk. Paskaties līdz grilam. Es varu rekordu uzstādīt ar šādu te mušu. Pastināt, ka te noņemt auklu no asta kaut kas. Ņemš, jā. Papaināt. Baigā tēma. Tā muša ir baigā tēma. Reāli, tas ir izvelts caur pirkstiem, šitā te čuk, 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 un aiziet. Vienīgais, kas ir? Man liekas, ka nedrīkst būt tā pātagas skaņa aizmugurē. Jo tad, kad uztaisi pātagas skaņu, tad liekas, ka tu tā kā zirgus dzītu kaut kur, zin kā. Bet tādai skaņai nedrīkst būt. Visticamāk, ka notiek tas tunkš, tā skaņa, tad man šķiet, ka ir tā, kad pati muša tas āķis vienkārši noplīst. Atkal ir. Punkš, 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 bet varbūt tas tā... Nē, nedrīkst tā būt. Labi, es patrenējos. Baigi interesanti. Man tā šķiet. Nē, šitais pašā plīdā. Nē, es saku, man liekas, ka šito pašā. Es gribu viņu aicināt, ziniet, uz kurieni? Ēst pusdienas. Vajadzētu, jā. Vai ne? Es piekrītu šim aicinājumam, tas ir ļoti veselīgi. Iesim paēdīsim pusdienas ar to. Dos. Jānis saka, ka es esmu lielīgs un es viņu neuzaicināju pusdienās. Jāni, es arī tevi aicinu pusdienās un paņem dēlu arī līdzi. Robert, ejam pusdienās. Baltika. Jā. Šobrīd intervija Artūram Zaboram ir ar Juris Ziediņu, Latvijas rekorda foreles noķērēju. Forele ir druscītiņ zem 4 kilogrami, un tas noticis ir apmēram pirms 25 gadiem. Un ir kaut kāda nejauša sagadīšanās, ka viņš ir atnācis un stāsta tagad savu dzīves pieredzi. Drusciņ paklausīsimies. Būšu intervētājs un Jā, ar jūsu atļauju. Šitas arī varētu būt ļoti labs ir intervija ar Latvijas rekorda īpašnieku, kam pieder Latvijas rekorda zivs forele. 3800 ar kapekām. Jā, 25 gadi atpakaļ. Un Artūrs Zabors, kas vada šobrīd šo klasi, kas ir foreļu tēma. Iesācējs pret... Jā, viņš šobrīd nointervējas Latvijas rekordistu pēc 25 gadiem. Mana lielākā forele ir 57 centimetri. Nav jau moderni, viņas baigas vērt, īpaši jau ir. Jūs zināt, kas ir Latvijas rekordis forelēs? Domāju, ka Nesat dzirdējis? kaut kur Alūksnes pusē. Kur sēž un Jā, blakus. tiešām. Pagriez kamerā. Meli. Tas bija 25 gadus atpakaļ. 2000. gada 7. maijā. Pededze. Virs Jaunanas uzpludinājuma. Bija iznākusi viņa laikam pasauļoties. Pulkstens 3 pēcpusdienā taisījos braukt mājās, un tur no Balviem ar riteni atbrauc 35 km. Sportiski. Uz vienu pusi. Uz vienu, jā. Atpakaļ tikpat. To es saprotu. Jā, domāju, braukšu mājā. Nākošā līkumā nokāpšu lejā.
skaists tāds. Likums skaists. Uzmetu divgaļīgo rapalas rozā. Voblerīti 7 centimetri. Pirmā piestiens, un es domāju, kāds baļķēns vai kas tad. Uzmetu otrais caks. Domāju, nu, tagad būs slikti. Līdaka. Nu, redz, jau, ne, pēc tam, ka tuvāk jau redz, ka nav līdaka. Sāku, nu, tāds, nu, gatavs. Nokoties jau pavadīju. Jā. Cik tad bija svars? 3,875 grami. 3,8? Kilogrami, 875 grami. Gandrīz 4 kilogrami. Jā, 73 centimetri. Atstaigājam to posmu. Kā izslaucīt? Vienu tādu kaut kur stipra augšā. Nu, bet pirms tam viņas tur tajā posmā, teiksim, bija tas tā kā dēļ tā Latvijas rekorda viņu nopresēja vai? Tikai. Tā, jā. Patīro. Tur nebija vispār nekā vairs. Iztīrīja visu upi, jā? Nu, 5 km 7 km garumā bija. Kriminaukas līdzatiņas. Jā, šitās līdzatiņas. Bet tur droši vien elektriķis nogāja vai kaut kā, nu, jeb arī visi tur pārskrēja pāri. Elektriķu pēdas neredzēju. Varbūt, ka nogāja arī, mēs jau tur kādu dienu nebijām. Bet jūs tāds rūdīts forelists vai tā? No dzimšanas, jā, no 65. gada. Kā jūs devēt? Juris. Juris? Jā, Vienkārši Juris? vienkārši. Ar pagājušo vārdienu? Jūs nesat Juris. Nu, praktiski. Nu, ko sākam? Es ļoti ceru, ka dzirdēs, jo Artūram ir pieliks mikrofoniņš klāt, un es ceru, ka tā skaņa aizies tik tā. Juri, Jā. man pirmais jautājums uzreiz, kas neliek mieru. Ir tie laiki un ir mūsdienas. Es nezinu, vai tu šobrīd ķer. Tā kā, Praktiski ne reizi gadā man kolēģis aizveda līdz Foreļupītei. Es tagad šī laikā bišķīt vēlāk. Jā. Jā, nu vienkārši Bet, ekskursijā. ok, salīdzinājumam. Tad un tagad. Zivju daudzums, zivju izmērs. Jūs zināt, ir tāds teiciens, kā senos laikos bija zāles zaļāka, saules spožāka, zvirbuļi lielāki un zivju bija stipri daudz vairāk. Un tā skatā foreles arī. Bet tā arī bija. Bet tā arī bija. Viedoklis, kas tad ir mainījies? Mēs tā kā esam tām zivīm vairāk uzklupuši krāgā, vai tīri hesi, vai tīri, es nezinu, vēl globālā sasilšana. Kas ir iemesls? Jebkurā laikā, jebkurā sarunā, kā sāk runāt, es saku, tie mazie hesi, tie vienkārši jāspridzina augšā bez kādas žēlastības. Ko viņi dod? Mazāk par 1% elektrības. Tagad būs vēja parki, tagad būs saules paneļi ir jau, ne, un mēs eksportējam elektrību. Mēs esam sabeiguši Latvijas dabu. Praktiski Foreļupītes ir iznīcinātas uz Gaujas, ja? Sākot augšā līdz, kas tur bija, kur pagrieziens jau uz lejas ciemu, 5 vai cik tur jau ir mazās. Tā bija klasiska Alatu upīte. Tur es foreles daudz ķēras, pie āžu dzirnām bijušajām. Tur nav nekā tagad. Tas vienkārši ir, nu, apbrīnum dabas iznīcināšana. Bet pašas tās upes ekosistēmas, nu, mēs tur runājam par to, es nezinu, par Māris Oltu pieminu, pats viņš, kā zinat, nemazgā matus, tur šampūnu un visu šitās bioķīmijas notekas. Upes ir izmainītas? Nē, nu, dabiski. Jā, gar upīti tagad izcirsts krasts. Blakus ir lielā lauksaimniecības tīrums lielais, kur iet visa pāri, visa ķimizācija. Nu, kur tad viņš paliek? Nu, taisni, tā upītē iekšā. Tā kā, nu, katrā upītē, protams, var atrast ilgi meklējot posmas, kur cilvēks, nu, netiek tā īsti klāt, un kur varbūt mešs sakritis, vai ne, un koki, vai ne, un tur kādu perspektīvu posmu, acīm redzot, arī tagad var atrast. Es nešaubos, jo tiek jau rādīti video, kā cilvēki ķer foreles, skaistas foreles, vai ne, nu, laiž vaļā, visu cieņu arī, vai ne. Jā. Kā jūs kādreiz viņus meklējāt? Mums tagad ir viegli. Atver telefonu, paskaties kartē, kuru mežu ieloks. Kādreiz es kā lielu dārgumu no viena paziņas nopirku 39. gadā izdoto Unmanu laika karti. Tur upītes un ezeri savu ģeogrāfisku atrašanas vietu nav mainījuši. Nu, protams, ceļi un viss pārējais, tas bija jāmeklē pašam. Nu, brauc un meklē. Man nebija neviena padomdevēja, neviena gida, absolūti neviena. Pirmo foreles noķēru pie Mālpes bijušajām dzirnavām, vienkārši aizgāju. Nu, es tur makšķerēju foreles, tur nezināju praktiski, ka ir. Aizgāju līdz tam dzirnavām, tur skaista vieta zem ūdenskritums. Teicani akmeņi,
Arī makšķirē viens, un es ar uzlieku slieku un noķeru 2 foreles 15 minūšu laikā. Nu, tādas virs 30 centimetriem. Pirmoreiz mūžā, kā tagad šodien atceros acu priekšā, man tā bildēja. Ar visu laiku, ar vispār. Jā. Tā kā... Man ir precīzi tāpat, es joprojām atceros, kāds izskatījās upes līkums, kāda bija cīņa ar pirmo forelu, tās ir neaizmirstams Pilnīgi pareizi, jā. Tajā brīdī es sapratu, ka foreļu copa tas ir viss. Nu, tā kā, pilnīgi noklikšķēja. Kāds tev bija tas sākums? To ar forelēm es sācis, vai tu biji godīgs? Nē, es sāku malu par starp citu, nu, dzīvoju kādu laiku, netālu gāju skolā, es sāku vienkārši. Spolīte bija pirkta gan, Lazdu klāts klasika, alumīnija riņķi. Jā. Alumīnija riņķi, Lazdu kāds, pludiņš laikam bija veikā, korķis nebija, varbūt korķis bija. Un iebrienu upītē pie sēkļa, nopķēju pie kājām grundulīšus 5, kanniņa, pusbatona līdzi, un uz pusdienu projām. 3-5 līdaciņas, nu, sarī līdaciņas gan bija tādas līdz kilogramam. Jā. Nu, bija kāda varbūt lielāka. Un tā sāku, bet vienu reizi tā kā pie tām dzenavām noķēra tās foreles, ar to bija viss. Jā. Un tad tajā brīdī tu saprati, ka... Jā, es to zivju, kā pirmo ieraudzu rasainā zālē, tas saulainā rītā, tas bija kaut kas iereizējis. Tas ir, jā, tas neaizmirstams sajūts. Šobrīd jūsu ekrānos ir redzams Juris Ziediņš, Latvijas foreles rekorda īpašnieks 25 gadi atpakaļ. Ir unikāla iespēja šodien meistarklase. Es domāju, man arī. Mēs viņu dzīvē neesam redzējuši neko. Un šobrīd viņš ir ieradies arī uz copes meistarklasēm Dolas salā, kas notiek, un stāsta savu pieredzi, kā ir sācis, kā ir gājis pa upēm. Un Artūrs Zabors, kas šīs klases vadītājs šodien ir, viņš ņem interviju no studentu lomā. No Latvijas rekordista, Latvijas rekordista foreles. Latvijas rekords ir druscītiņa strauta foreles zem 4 kilogrami. Ja? Viņš vēl joprojām nav pārspēts, bet saistībā ar to, ka ir pamainījusies likumdošana, un mēs nemazām vairāk nedrīkstam paturēt tādas zivis. Tagad drīkst. Tagad drīkst. Jā. Kaut kādā brīdī bija noteikts, jā. 30 līdz 40, man liekas, jā, bija. Tas virs 35 vai nav tagad? Tagad jā. Bet vienu drīkstēja, trofēju drīkstēja paturēt, manuprāt, nu, lielāku. Jā. Tagad var tikt pie rekorda zivs. Jā, labošana droši. Nevar. Es domāju, ka nevar vairs. Nu, nevar. Nē, tā nav. Nekad nesaki nekad. Tu domā, ka 74 cm forela kaut kur Latvijā vēl grozās? Nu, es domāju, ka pilnīgi iespējams. Jā. Kur? Aiz muguras ir tāds Jānis Tī, viņš varbūt tās arī sociālos tīklus, copes lietas filmē, un viņš ļoti daudz liek iekšā postus ar sapaliem Facebookā. Ja ir Facebookā, tad Facebookā vecmodīgs. Tikai TikTokā. Es principā sociālos tīklus neatzīstu. Mēms. Man bija pat tīkliņš līdzi pirmo reizi, ko es nekad nelietoju. Paņēmu ar tīkliņu, ar otro piegājienu, jo šitādā nevar paņemt tā normāli, tādu formu. Un izsvedu krastā, izkāp ārā, man kājas trīcēja, muskuļu kāju. Adrenalīns. Jā, pilns adrenalīns līdz augšā un lijārā. Tevi sanācis pabūt arī, nu tā, tavu Latvijas foreļu geogrāfija ir cik plaša? Kurzemē arī būtu? Kurzemē es bijis, Imula, Amula, mēģinājusi Amlavā, neveiksmīgi. Tur alatus gan esi ķēris kādreiz bišķīti. Galīgi nespeciālists. Uz rotiņu, uz vizuli. Ne jau uz mušiņu. Mušiņu nepārzinu. Nē, nepārzinu. Nu, nākošajā dzīvā. Latvijā foreles atrasti vienkārši upes. Paņemiet, kur ir likumi, ko atļauts, ko nedrīkst. Un no 1. oktobra, kur nedrīkst kādās upīties ķert. Tās visas ir foreļupes.
Elementāri. Tur nekas nav jāsaka. Mūsu galvenā atbilde uz šo vienmēr ir viena un tā pati. Kurā vietā? Tieši tā arī ir. Es arī vienmēr saku, kurā vietā. Atvēl MK noteikums, kur ir liegums, tur arī brauc un ķer. Tagad no 1. septembra laikam neizmāk. Nu, tikai atļautajā laikā. Atļautajā laikā. Tas ir viens, kur ir ātrāk atbildi atrodam, tas ir MK noteikumos liegumu upēs, un otrs ir katrs perspektīvais grāvis ar straujāku teci. Kas liekas ir neperspektīvs, bet viņā vienmēr var iemest un noķert. Pārbaudīt vajag. Pārbaudīt vajag, jā. Es vienmēr braucu garām upītē, un es šitien varētu pārbaudīt. Man tā vidzeme, ziemeļvidzeme, kurzeme mazāk, esmu bijis kurzeme arī, Bet man sociālajos tīklos ir, nevienu reizi vien ir sanācis tāds, diskusijas līmenī, varbūt arī kāds asāks vārds, ar to pašu Jānis tikko esam apmainījušies ar viedokļiem, un viņš kaut kur sociālajos tīklos nopludināja grāmatu, kurā bija diezgan, tā smuki aprakstītas, nosauktas tās upes, kurās tur var ķert. Es pats esmu no Kurzemes, man tās upes tur diezgan daudz tajā grāmatā figurē, un es domāju, to tā kā nedrīkst reklamēt, nedrīkst stāstīt, nedrīkst rādīt. Tu, kad ķēri, jums arī tas bija tāds tabū par to nerunāt un nedalīties? Pilnīgi pareizi. Savu šauteni, savu spinningu un vēl šo to savu, teiksim, sievieti vai mīļāko vai ko otram nepiedāvā. Tagad tas tā nav. Nē, varbūt, jā. 2 gadi laulībā nākamā, zini, vai nākamais. Jānis jau mums tāds kā skolotājs. Jā, mēs tik strādājam kopā ar viņu Mežzinātņu institūtā. Es ar viņu diezgan labi pazīstam savā laikā. Sopēši ir diezgan, bet pārspēt mums viņa nekad nav. Visu cieņus tikot Jānim, kā meistaram, kā PSRS laika čempionam kastingā, un kopā ar viņu arī esmu copējis. Viņš viens pats noķēra vairāk kā mēs 5 līdakas, cik esam kopā bijuši, jā. Tas tiesa, jā. Jānis tikutam, varbūt, ka viņš kaut kur... Viņam 80 gadi, es nesen redzēju video. Jā. Ļoti zolīts un cienīts. Ļoti žirts spiegs, mēs vēl vasarā pats spējām kopā no bijušiem kolēģiem. Jā. Šī zivs vēl joprojām nav pārspēta, bet kā viņš pats saka, Nekad nesaki nekad. Nekad nesaki nekad. Tad, kad tu viņu noķer, tu jau arī nezināji, ka tādas zivs varētu vēl pieķerties. Absolūti nē. Absolūti. Pirms tam es biju noķeris skaistu forelīti, 800 gramus, bija ļoti priecīgs. Tā bija tā kā lielākā, un tad ir tas pakāpiens no... Nē, lielākās man ir bijušas, jāsaka, lielīties ar mazlietiņu. Zieta? Tādas virs 50 centimetriem, tikai uz vienas rokas pirkstiem. Vairāk gan nav bijis. Virs 50. Virs 50. Jā. Bet standart forelīte 400 gramu, es uzskatu ļoti zolīts forelīte. Jā. Tev ir sanācis arī kaut kur ārpus Latvijas? Pabūt pats vai kā ārvalstu pieredze? Tīrus bijām ar Stikuts Jāni Kolas pussalā, Krievu laikā vēl uz Jamgām, uz Lašiem. Jā. Jā, nejauši vien noķēru, jo sāku ķert foreles. Nespēju paiet tupīt tālāk. Vajadzēja paiet tālāk un pēc 2 kilometriem, bet noķēru, tā 3 kilogramu lasīts. Bet ļoti interesanti. Mazā upītē, tādā seklā vietā, forelu vietā tipiskā. Tagad ir visādi wobbleri, tur mēs ķeram diezgan daudz arī ar silikonu mānekļiem. Jums jau droši vien bija rotiņš. Tā, teiksim, tā aizvēsturi gan arī pateicu. Tavi pirmsākumi, ar ko jūs ķērāt, un pēc tam, kā tas tur attīstījās, cik tālu, teiksim, man bija viens universāls biznes. Krievu laikā Ļeņingradā ražots banāna tipa, Baltika, jā, banāna tipa. Baltika? Jā, viņš apmēram šiti garš, cik, 7 centimetri. Ar viņu es ķēru visas ziņas, tā ir skaitā foreles. Zandartus arī starptīt. Tepat zem Rīgas es, kur Dievu tagad aizliegts. Cik viņš liels? Cik? Apmēram 7 centimetri. Jā, jums jau te baigas smalkiem mānekļiem. 1,7. Ļeņingradskijs saucās. Lielāks. Bišķi lielāks. Bet tas ir 7, ja? Šis ir 7. Viņš apmēram tā kā rāķiem kopā.
Mūsdienās neviens vairs ar 8-9 centimetru neķer baigi, jā. Neķer vispār, viņam smietos, vai ne, kādam parādīt teiktu, nu, ko jūs? Zivis ir palikušas gudrākas? Tās, kas dabūjuši pa zobiem, ir stipri gudrākas. Bet cik ilgu laiku nemāku teikt? Nu, 3 sekundes. Ir bieži kādī, ka ņem tāpat foru otrais uzreiz. Jā. Viņiem laikam ātri aizmirstās. Nu, skatoties, cik smagi ir bijis āķis ieķēries dabisko, ne? Tā, ja smagāk, tad, nu, tā gan forelis žēl, gan viņai paša droši labi. Bet jūs piekopāt to, nu, mēs tagad diezgan daudz propagandējam, un es arī esmu daudz cīnījies, un visus gadus, kamēr biju, esmu foreļu copējis, nu, saku pat, nu, labi, šobrīd man ir tā tas, teiksim, tembrs ir tāds, ka ir okei, ka tu kaut ko paņem, bet principā viņas ir maz un vajadzētu piekopt to ķeru un atlaidu. Savā laikā ķeru un atlaidu nebija populārs. Es atlaidu visas, kas bija zemmēra, bez vārda runas. Bet kas bija jau mēra forelīte, tai laikā tas bija, ja tas noķēlis foreli. Tu bija augstas klases copmans, vēl atnes mājā, un reti, kāds vēl bija redzējis tādu zivi šur tur. Jā. Nu, jāsaka, nu, maisiem es nestiepu, bet 3-4 paņēmu. Jā. Nu, bet cik bieži tu makšķerēji? Cik bieži? Es makšķerēju, kā lai pasaka. Tad, kad es... 2 reizes dienā? Dienā 2 reizes. Nē, nu nedēļā 2-3 reizes. Domāju, es jau esmu te jau ilgi runājis, vai ne? Muta sausa jau. Jā, muta sausa jau. Labi. Vēsture ir cikliski, viņa atkārtojas. Jā, tikai, nu, viņa atkārtojas kā fars parasti. Ne tā labākai nozīmē parasti. Jā, labi. Juri, paldies. Jā, paldies, jā. Daudz informācijas forši. Jums arī 74. Jā. Bet man liekas, ka tur ir kā tev ienāca prātā viņu tā kā nodot uz svēršanu? Tu zināji, ka tas ir Latvijas rekords? Es jūtu, ka tas ir rekords. Es jūtu. Jā, bet nelēmas gadījums, svētdiena, balvi tas bija. Neviena nav, nekas nestrādā. Noķēru mednieku biedrības vadītāju. Pie rokas aizgāju pie viņu uz dzīvokli. Atrādīju, veikalā nosvēru, nozīmogoju, nu, un nebija kas nobildē. Atradu vienu skolniecīti. Viņai bija... Tā laikā bija fotoaparāts, kur bija lentas iekšā. Jā. Nebija pa zeputrauks, smena vai kas. Viens kadrs palicis. Uztaisīja tādu bildi, kur vispār nedrīkst cilvēkiem rādīt. Sportā tā arī tu tā kā neizgāji līdz sportam, vai pamēģināji? Sportā es vienreiz piedalījos. Vairāk es arī nespiedalījos. Pieti. Es starp citu reizes vinnēju. Bet ne jau forulēs, bet, nu, sporta makšķeris tā nav makšķeris. Ar foruli jūs pilnīgos tur vispār nekāda sakara. Sorry, ja kāds apvainojas vai ne, vai uzskata, ka... Nē, es piekrītu pilnīgi tādam viedoklim. Tur nav. Ne tur daba, ne tur, nu, tas nav tas. Nav filozofijas apakšā. Galīgi nav, absolūti. Man jau šķiet, ka tie, kas gribēja, tie uzzināja daudz un visu kaut ko par dažādiem stiliem, tehnikām, varēja iemēģināt, varēja izbraukt ar laivu, varēja pamēģināt mušas paķert. Pie Krišjāņa varēja par barotavām, par auklām, par distancēm uzzināt ļoti daudz ko feederu makšķerēšanā. Rihards izstāstīja par karpām, man liekas, arī visu sākot no barībām, beidzot ar spombiem, kuģītis bija, vienkārši daudz dažādas lietas, ko mēs tikai šodien te neredzējām. Jaunieši, kur vēl joprojām vēl dala balvas, ko var sadalīt, visas balvas, iekarsuši viņi tur ir, ja? Tā kā interesanti. Krists novadīja stafetes, bija pirmā vieta, mana meita ieguva pirmo vietu, vai ne? Kur vēl skaistāk, kur vēl skaistāk? Labi, viss, šīs bija copes meistarklases, Doles salā, Daugavas muzeja teritorijā, atpūtas zonā. Tiekamies citā reizē, citā laikā, citā vietā, varbūt tās, bet varbūt arī tieši šeit patās.